Mums šodien pieejamie ziņojumi skaidri parāda, ka Latvija pagājušā gadā ir atgriezusies pie izaugsmes. IKP pieauga par 2,1%, investīcijas palielinājās gandrīz par 10%, kreditēšana uzņēmumiem pieauga un kopējie ieguldījumi ekonomikā sasniedza ap 4,3 miljārdiem eiro, pārsniedzot plānoto. Un darba spēka nodokļu reforma ir nesusi gaidītos rezultātus. Ir arī citi būtiski rezultāti, un tas parāda, ka pieņemtie lēmumi tādus nes. Vienlaikus pavisam noteikti ir skaidri redzami nākamie darāmie darbi, ir arī nelīdz galam paveiktais un pa neveiksmei, kas liek mācīties. Bija mirklis Latvijas ekonomikā, kad nepārprotami veicamie darbi, kas dod ātrus augļus, jeb rezultātus, bija paveikti. Zemākajos zaros augošie ķirši bija noplūkti. Nākamie soļi nozīmēja lielākas grūtības un lēnāku rezultātu. Latvijas bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs vakar ir publicējis rakstu par Saeimas ekonomikas debatēm. Un tajā cita starpā viņš raksta, citēju: "Noturīga ekonomikas izaugsme izskatās kā mazs solītis katru dienu ilgtermiņā. No malas šī mazo solīšu pieeja var izskatīties kā garlaicīga mīņāšanās uz vietas, ko dažreiz noformulē par valstiski domājošo personību, līderības un vīzijas trūkumu. Taču faktiski tieši šie mazie solīši kumulatīvi nosaka valsts ekonomiskās attīstības virzienu." Citāta beigas. Tieši tā, mēs esam bijuši mazo solīšu izaugsmas posmā. Tā izskatījās varbūt pēc mīņāšanās, kas pateicīga kritizēšanai, bet bija svarīga daļa no noturīgas izaugsmas. Bet šobrīd situācija atkal mainās, un ir vairāki nepārprotami uzdevumi, kas dos rezultātus un kas ir paveicami bez šaubām un bez bažām. Šodien īpaši izcelšu 4 lietas. Tas nav pilns un izsmeļošs nākamo darbu saraksts, bet 4 akcenti atlikušajām 4 minūtēm. Tie ir praktiski soļi, kas dos gan arī tūlītēju efektu, un tie ir vajadzīgi lēmumi, kurus mēs nenožēlosim neatkarīgi no tā, kā attīstīsies ģeopolitiskā situācija un pasaules ekonomika. Pirmais - tehnoloģija dotās iespējas Latvijas ekonomikas izaugsmei. Jautājums, vai izaugsmi, kas vērojam šobrīd, mēs spēsim pārvērst ilgtermiņa attīstībā, vai izmantosim šā brīža iespējas pilnā apmērā. Šī izvēle spilgti redzama mākslīgā intelekta tehnoloģija izmantošanā un attīstībā. Ir pagājis gads, kopš pieņēmām likumu par mākslīgā intelekta centru. Šis pirmais gads Latvijā ir bijis pārāk piesardzīgs. Gaidas bija lielākas, un rezultāti pagaidām ir pieticīgi. Mums ir iespēja šo jomu attīstīt straujāk. Tomēr realitāte ir šāda. Trešdaļa Latvijas uzņēmēju jau šobrīd uzskata, ka mākslīgais intelekts palīdzēs palielināt produktivitāti. Tomēr 2025. gadā izmantoja to tikai ap 12% no Latvijas uzņēmumiem. Tikmēr Eiropā vidēji ap 20% uzņēmumu jau izmantoja mākslīgo intelektu tehnoloģijas. Mēs redzam, ka būtiski atpaliekam arī un tieši privātā sektora rīcībā un izvēlēs. Progress ir, bet potenciāls vēl ir daudz lielāks. Tāpēc jautājums nav, vai mēs šo tehnoloģiju izmantosim. Jautājums ir, cik ātri un cik mērķiecīgi mēs to darīsim. Vai radīsim un pelnīsim, vai vilksimies astē. Šodien mēs piedzīvojam ne tikai tehnoloģiju izrāvienu, bet produktivitātes revolūciju. Un tas nav nākotnes jautājums, tā ir šodien. Mums nav gadi, lai ieskrietos, visu izšķirs tuvākie mēneši. Pasaule negaidīs, kamēr mēs izlemsim. Ir laiks darīt, ātri. Arī valsts pārvaldei ir jāspēj pārkāpt personīgām bailēm un novērst riskus sistēmu drošībai. Šodien kavēšanās izmantot tehnoloģijas ir pielīdzināmas izvēlei nelietot elektrību. Dzīvot var, bet produktivitāte nekāda. Otrais. Ja runājam par tehnoloģijām kopumā, tad mākslīgais intelekts nav vienīgais stāsts par tehnoloģijām mūsu valstī. Nesenais IT skandāls. Jautājums, vai spēsim to pārvērst arī par pagrieziena punktu. Jā, par to ir jārunā. Mēs piedzīvojam bezprecedenta IT skandālu, bet vadības teorija māca, neveiksme pati par sevi nav problēma.
Problēma ir neizdarīt secinājumus. Tāpēc šī situācija var kļūt par nozīmīgu pagrieziena punktu. Par iespēju stiprināt atklātību un datu caurskatāmību, uzlabot sistēmu savietojamību, virzīties uz mūsdienīgu efektīvu digitālo pārvaldību. Šis skandāls var kalpot par iespēju pieņemt lēmumu, beidzot izbeigt 17 dažādu nesavietojamu sistēmu attīstību un panākt datu savietojamību, datu pieejamību un sistēmu caurspīdību. Tajā ir liels izaugsmes potenciāls, ja savienojam datus un ļaujam to izmantot kā vērtīgu zināšanu resursu. Trešais būtisks virziens, ar ko īpaši vēlots aicināt, tā ir sadarbošanās. Latvijas ekonomika nevar balstīties uz viensētnieku izdzīvošanas modeli. Mazā valstī nevar uzvarēt vienatnē, uzvar komandas. Mums ir jāiet uz sadarbošanos un paplašināšanos. Tas nozīmē, ka uzņēmumi sadarbojas un arī sistēma kopumā tiek veidot uz to, kā šo sadarbību veicina. Arī ar universitātēm, ar pētniekiem. Un tur nepalīdzēs tikai valdības programmas un lēmumi. Ir vajadzīgs arī attieksmes un kultūras maiņa, bet ar valdības programmām to var stimulēt. Un ceturtais, noslēdzošais, bagātību, kolēģi, rada zināšanas. Un Latvijas nākotne ir zināšana ekonomika. Tādēļ ir jāiegulda pētniecībā, jāiegulda inovācijās un jāiegulda cilvēkos, jo tikai tad mēs spēsim vairāk radīt un vairāk nopelnīt. Latvijas spēks ir tās cilvēkos, mūsu gudrībā, neatlaidībā, spējā un vēlmē mācīties. Krišjāns Valdemārs kādreiz teica: Latviji, brauciet jūriņā. Tas bija aicinājums uz drosmi. Šodien mums jāsaka: Latviji, ejiet zinātnē, Latviji, ejiet tehnoloģijās, Latviji, izmantojiet iespējas. Jā, Latvija, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā, mudināja Krišjāns Valdemārs. Šodien šis zelts ir zināšanas. Es ticu, ka mēs varam attīstīt savu valsti. Mums ir visas iespējas. Paldies!